Visbiežāk pieļautās kļūdas, ko pieļauj iesācēji, tad, kad grib sākt nodarboties ar metāla pulēšanu. Pirmā ir apgriezienu nepareiza izvēle, un otrais parasti ir spiediens, kādu tu veic uz metāla virsmas, kuru to pulē. Ar apgriezieniem, kāpēc kļūda? Pārāk lieli apgriezieni veido pārāk lielu karstumu, un pulēšanas laikā virsmā uzkarst, un arī pulēšanas pastā uzkarst, un līdz ar to veidojas tādas kā melnas švīkas. Pasta vienkārši pārāk daudz pielīp, un tādējādi tu atkal ņemsi mikrošķiedras lupatiņu, tīrīsi nost un atkal pulēsi to virsmu par jaunu un vienkārši besīsies. Un otrais, ko es minēju, bija pārāk liela spiediena izvēlēšanās. Kā tas ir spiediena izvēlēšanās? Tu nedaudz to pulēšanas ripu, ar spēku nedaudz piespied, lai tur kaut kas pulētos. To arī nevajag pārāk daudz uzspiest un veidosies švīkas vienkārši. Tā kā šīs divas lietas ir principā pirmais, ar ko saskaras iesācēji. Un izvēlamies pareizo ātrumu, pareizo spiedienu, un to es visu rādīšu video pamācībās, kuras būs jau pieejamas mūsu mājaslapā eldetailing.com. Tur jau sīkāk varēsiet skatīties, kā pulēt metālu, kā to darīt pareizi un kā izvairīties no kļūdām. Tā kā cerams noderēja šī informācija, tad jau tiekās nākamajos video.